par sāpēm muskuļos un locītavās. Ļoti daudz cilvēku īstenībā cīnās ar šīm problēmām, lieto dažādus līdzekļus vai arī nelieto neko un vienkārši slikti guļ, slikti dzīvo un maz staigā. Bet jā, man arī reizēm ir bijis tā, kad sāp kāju locītavas, kaut kā vakarā it kā nevar aizmigt. Es pieļauju domu, ka tas ir varbūt arī no ilgstoša sēdoša darba, kad es ilgi sēžu, pēc tam es izēju staigāt un daudz staigāju, un iespējams, kad arī organismam rodas ik pa laikam kāds stresiņš. Protams, arī ceļojumos, tad, kad daudz ir staigāts, atnācis atpakaļ viesnīcā un ir tāda smaguma sajūta kājās. Domāju, ka daudz ir tādu piedzīvojuši, tīpaši, ja ceļo ar autobusiem arī, jā, un nav, teiksim tā, ja ir ārpus ikdienas ierastā cita slodze ķermenim. Un ko es daru, ko es lietoju? Es ļoti reti, bet gadās, ka man nākas lietot ziedes pret smaguma sajūtu kājās. Ja? Nav tā, ka man hroniski viņas sāp, bet reizēm tiešām mēdz vakarā būt tāda grūta smaguma sajūta, kad nevar normāli aizmigt. It kā nekas nesāp, bet tā kā krievu valodā labs vārds noit, ja? Un tu grozies un nevar aizmigt. Un man ir šāda zieda nopirkta, viņa jau man ir laikam 3 gadi, man liekas, ka jau būs termiņš beidzies, steidzami jāpērk jauna, jo, kā jau teicu, bieži es nelietoju, bieži man nav tādas problēmas, bet reizēm pie kaut kādām slodzēm gadās un perfekti palīdz. Kāpēc es lietoju un varu droši rekomendēt citiem, jo Siberian Wellness produktus, vispār, ja, šīs kompānijas produktus, es jau, man liekas, kāds 6 gadi pazīstu un esmu lietojis un lietoju, un biju pārtrauks lietot, jo tur kļuva mazāk preču viņa internetu veikalā daļ visiem šiem trakumiem, kas bija pasaulē, Covida un kara. Šobrīd atkal preces ir atgriezušās, un es atkal savas mīļās produktus varu lietot, jo viņam sastāvā ir 93% dabīgu vielu. Tas ir vecais izlaidums, vēl šobrīd jaunajam jau ir 96. Arvien vairāk šis te produkts tiek uzlabots. Un auga ekstraktu tūliņ izstāstīšu, kāpēc man patīk pirkt no uzņēmumiem, korporācijām, kuras tiešām strādā šajā virzienā, veic izpēti, saliek kopā vajadzīgos, svarīgos augus. Man kā izbijušam herbalistam nav jāskrēda pa pļavām, nav jātaisa kaut kādu uzlēmu, vēl kaut kas, nav jātērē mega laiks, lai dabūtu kaut kādu līdzekli vienai problēmai, jo cena īstenībā ir tiešām, kā vairumam Siberian Wellness produktu ir smieklīgi, ņemot vērā, ka tas ir tik ļoti maksimāli dabīgs, kaut 8-9 eiro apmēram maksā. Un, jā, tātad 96% šobrīd ir dabīga sastāva. Ēteriskās eļļas ir pamatā, krustnagliņas, eikalipts, piparmētra un gaļpieši. Gaļpieši, kas ir būtiska, svarīga sastāvdaļa, jo šis augs jau ļoti izsenis ir izmantots medicīnā, to pat lietoja kompresēs pie kaulu lūzumiem, muskuļiem, viņam ir arī reģenerējoša atjaunojoša iedarbība, sāpes mazinoša iedarbība, tā kā mega superīgs augs, ja, gaļpieši, nejauciet ar gaļbiksītēm, tas ir drusku kaut kas cits. Un, protams, arī hondreitīns sastāvā ir, ja, kas vairumam šādu ziežu sastāvā ir. Tad, kad es to lietoju un kad to var lietot pie muskuļu un locītavu sāpēm, jebkur ķermenī, ja, bet visbiežāk mums ir diskomforts kājām, tad, kad mēs ceļojam, daudz sēžam, vai arī daudz kustamies, ja, tad rodas šādas te problēmas. Lūk, iesaku, ja, produktus tiešām lietoju ļoti sen, un ja kādam arī ir līdzīgas problēmas, varbūt vajag regulārāk pasmērēt, nevis tā kā mans svētdienas lietotājiem, tad es noteikti šo iesaku, jo, jā, vienmēr, kad man ir bijis grūti iemigt, pēc dažām minūtēm jau kājas ir vēsumā, no eikalipta vēsas sajūta, un viss ir forši no rīta, jau vispār aizmirst, ka vakarā tev bija nogurušas kājas.